Es esmu Mareks Markus, un es turpinu meklēt savus bērnus Robertu Danielu un Emīliju Markus, kuri ir nolaupīti kopš 2020. gada decembra. Tas turpinās jau 6. gadu, un kā liecina pēdējais tiesas spriedums, kas tāpis 2026. gada februārī, liegums saziņā un saskarsmē ar bērniem, ir paredzēts, ka to viņi grib turpināt līdz pat 2031. gada 4. februārim. Jautājums 11 gadi no bērna dzīves. Pēc tam, kad bērni kopā ar savu tēti, tas ir mani, pavadīja kopā savas dzīves pirmos Emīlija 4 gadus, bet dēls Roberts 6 gadus nepilnus. Ko nozīmē tas, ka 11 gadus mums paredzējuši atņemt no mūsu dzīves? Un kā liecina arī tiesas spriedums, turpat atklājās bērnu mātes un viņas sabiedrotās, viņas kuratoris, zvērnātās advokātas Anetes Rubens spriedelējumos tas, ka gribēja izbīdīt cauri to, lai man liektu saziņu un saskarsmi ar maniem bērniem uz visu mūžu. Taču likums to liedzot. Sanāk tā, ja likums šo atļautu, tad tas būtu izgājis cauri. Spriedelējumu, jeb spriedumu dokumentā tiek sacīts tas, it kā tā būtu leģenda, ko es stāstot citiem par to, ka mani bērni būtu bijuši nolaupīti. Leģenda. Es esmu dzīvs cilvēks, mani bērni arī. Vismaz tā ar vienu jūtu, ka viņi dzīvo kur tālumā. Un, ja viņi saka, Rīgas apgabaltiesa un pārējie murgotāji, it kā es sagrozītu faktus, tad lai viņi saka tieši, kurus tieši faktus esmu sagrozījis, lai nosauc vismaz 1, 2, 3. Viņi nespēs nosaukt pat 1. Savukārt es esmu atspēkojis viņus melojot šos bezgožus, šos bezdievis, šos bezciežus, šos necilvēkus. Un tālāk es no savas puses parādīšu detaļās un argumentos, faktos, vismaz dažās niansēs tīri priekšstatām, un jūs paši ieraudzīsiet atbildi. Ir tā nolaupīšana vai nav? Kas notika lūk tajā jau pieminētajā 2020. gada decembrī? Maz atkāpīta. Tas bija laiks, kad cilvēki, dažādas sabiedriskās tā saucamās organizācijas un vienkāršie cilvēki no tautas apņēmās doties ielās un, ja pareizi atceros datumu, 12. decembrī Krastmalā bija paredzēts liels sanākšanas pasākums, cilvēku ģimeņu sanākšanas pasākums, kas pretojās sadistu varām, kas uzspieda uzpurņus un citu to vājprātu un debilitātes darbību kopumu. Arī es biju plānojis tajā aktivitātē piedalīties, taču jau tajā laikā, dažas dienas pirms tam, mana un manu bērnu dzīve sagriezās kājām gaisā. Es pieminēšu kontekstu. Es tajā laikā, 2020. gada novembra beigās un arī decembra sākumā publiski aicināja cilvēkus veidot tiesvedību pret tā saucamo Latvijas valsti un pret Covid afēristiem. Un dīvainā kārtā, tikai nepilnas 2 nedēļas vēlāk notiek manu bērnu nolaupīšanas fakts. Kā tas izpaudās? Bērnu māte paslepus, klusiņām, sadarbībā ar saviem sabiedrotajiem, kā es tagad to zinu jau pēc jau daudziem gadiem, caur dokumentiem un citām liecībām, tolaik es to nezināju, viņa mani mudināja, lai es izvēloties vai nu lai es dotos uz to pasākumu Rīgā 12. 20. gada decembrī, vai arī ir opcija doties uz Valmieru ciemos pie maniem radiem. Un es izdarīju vienkārši izvēli, kā parasti. Es izvēlos ģimeni, bērnus, pavadīt laiku kopā un tā. Un tad bērnu māte mani mudināja, lai es sapērkot nepieciešamo līdzi Valmierai.
Un tā es arī darīju. Sagatavoju un pārtiku un drēbes, ko mums vajadzētu tieši mūsu vajadzībām līdzi. Un gaidīju piekdienu. Tas ir dienu pirms 12. lai dotos uz Valmieru. Un es sagaidīju piekdienu. Pirms tam biju pavadījis savus bērnus ceturtdienas rītā uz dārziņu, nonesot uz mašīnu guļošu manu meitiņu Emīliju 7 no rīta. Dēls pats ar kājām devās uz mašīnu, mamma veda uz dārziņu viņus. Un savukārt tajā pašā ceturtdienas vakarā viņa mājās neieradās, aizbildinoties, ka pavadīs laiku Jūrmalā pie radiem vai kur citur. Un tā kā tā jau bija ierasta prakse arī agrākos mēnešus un gadus, tad es vēl nesajūtu to, ka draud kādas briesmas. Un pienāca piekdiena, diena, kurā mums bija paredzēts, ka mēs kopā dosimies pēc Kristīnas darba uz Valmieru. Un, ja pareizi atceros, tā darba diena bija vai nu īsā, vai arī pat izpalika vispār. Viņa bija paņēmusi brīvu. Un tajā sakarā es, protams, zvanīju, rakstīju Kristīnai, ap cikiem mēs dosimies. Uz Valmieru, tā kā pati viņa bija to mudinājusi darīt. Un viņa neatbilda. Es viņai rakstu, neatbilda. Zvanu, neatbilda. Tā 1, 2, 5, 6, vēl dažas reizes. Tālāk zvanu savai mammai un jautāju, vai viņa zinot, kas notiek. Arī viņa apstiprina, ka viņa nezina, kas notiek. Un kam vēl es zvanu no tuviniekiem, radiniekiem, arī viņi nezina. Bet atceros to, ka arī mana mamma gaidīja savus mazbērnus, manus bērnus, tāpat arī mūs, tur Valmierā sagatavoju pusdienas vai vakariņas, gultis, nakšņot un tam līdzīgi. Taču tas viss izpalika. Kas notika pēc tam? Pēc tam 10 dienas par bērniem, arī, protams, par pašu bērnu māti, man vispār nebija neziņas. Atskaitot 3 īsu ziņojumus. Tātad tika saņemtas, ja pareizi atceros, 3 ziņas. Vienā no ziņām tika vēstīts no bērnu mātes puses tas, ka bērniem ir labi. Kad es taujāju sīkāk, atbildi nesakoja itin nekāda. Tad tika teikts, ka bērni ir drošībā. Un 3. ziņa, ko sacīja man, pati Kristīna, ka viņa sniedzot Jūrmalas policijā ziņas par manām darbībām. Un kad es jautāju viņai par kādām manām darbībām un kādā sakarā, arī tur viņa izvēlējās klusēt. Pēc tam, jau pieminētajā 10 dienu periodā, Kristīne slapstījās pa kaktiem, ķilniekos turot manus bērnus. Viņa neatbildēja ne uz vienu pašu manu ziņu. Es pa to laiku apzvanīju gan viņas radiniekus, gan savus tuviniekus atkārtot un jautāju, vai kāds zinot, ko atbildēt. Man neatbildēja, atskaitot to, ka pateica, ka tajā tā saucamajā ģimenes lietā iesaistīts esot arī valsts drošības dienests, ko apstiprināja daži Jūrmalā un Rīgā dzīvojošie Kristīnas radinieki. Drošības dienests ģimenes lietā nopietni. Kad pēc 10 dienu perioda man piezvanīja no Paspārnes, kur atradās mani bērni, psihologs Ivars Gaidišs, un deva pirmo norādi, kur atrodas mani bērni, es tikai vēlāk sapratu, ka viņi tur atrodās tikai no 15. decembra. Kura atradās mani bērni kopš 9. decembra, man nav zināms. Pēc tam tika noorganizēta mana pirmā tikšanās ar bērniem.
es bērnus satiku. Bērniem tika solīts no iestādes puses, ka viņi varēs doties uz mājām, taču lai pagaidot, kad paies Ziemassvētki, jo jāskārtojo dokumenti. Arī to mēs gaidījām un nesagaidījām. Un arī pēc tam, kad periodiski es satiku savus bērnus un bērni pat lūdzās Emīliju, piemēram, man meitiņa lūdzās, lai es viņu paklusiņo vadot projām no tās iestādes un no tiem pārējiem, kas viņai un Robertam neļauj doties mājās, tad es teicu Emīlijai, ka es jūs tētis cenšos darīt to visu, kas jādara mierīgi. Tā es pat tiešām darīju no paša sākuma. Taču tā vietā, ko es atbildēju saņēmu, ka par mani un maniem bērniem ir gājis. Manus bērnus nelaida mājās. Un pēc tam notika dīvainība. 2021. gada 7. janvārī. Dienu pirms tam vakarā ieradās. Pēc tam, kad šurpa turpu vairāk kārt bija braukājis pie manis uz īsu laiku, atstādām arī pie manis bērnus, bērnu māti, kuri bija apsūdzējusi mani iespējamā emocionālā un fiziskā vārdarbībā pret bērniem un viņu. Viņa atkal atbrauc kārtējo reizi, bet šoreiz viņa pateica kādu dīvainu vēstījumu. Viņa pateica, smīkņādama, ļauni smīkņādama, ka rīt no rīta viņa un bērni braukšot puļķēt degunu. Viņa teica citos vārdos, ka viņa brauksot testēt bērnus. Es uz to teicu, Kristīne, bērniem nekur nav jādodās, kur viņiem darīs pāri. Bērnus nav jāpakļauj spīdzināšanai un eksperimentiem. Uz to viņa man saka, tas ir tavs viedoklis. Es viņai saku, Kristīne, šis nav stāsts par viedokļiem. Šis ir stāsts par noziedzīgām, nepieļaujamām, sadistiskām darbībām, kuras ir pierādāmas. Un es neļaušu tām notikt pret bērniem. Pēc tam notika, ka tajā vakarā Kristīna palika ar bērniem pa nakti. Emīlija un Roberts aizgāja ātrāk čučēt, Emīlija palika vēl kādu brīdi nomodā un lūdza, lai es pavadu laiku kopā ar viņu, kamēr viņa iemigs. Es tā arī darīju. Bet bērnu māte nekautrējās pat tur klātienē mani dzīt projām no Emīlijas un Roberta. Roberts jau, kā teicu, bija iemīdzis, bet Emīlija gulta bija blakus, un es pavadīju laiku kopā ar Emīliju. Un es teicu, vai tad tu nedzirdēji, ko Emīlija lūdza? Un arī es to vēlos pavadīt laiku kopā ar savu bērnu un bērniem. Arī pēc tam, kad 10 dienas mani bērni bija nezināmā virzienā, man nezināmā. Es, protams, kā parasti un kā sanākos laikos, izvēlējos labprāt pavadīt laiku kopā ar bērniem vai dienā, vai vakaros, rītos, vai arī dažkārt naktī ceļoties. Tā nu tajā reizē es paliku līdz brīdim, kamēr Emīlijai uznāk miegs. Taču Emīlija dikti grozījās un nevarēja iemigt, jo bērnu māte tur klātienē turēja telefonu un tā gaismiņa spīdēja Emīlijai sejā. Es sacīju, Kristīna, vai varam tā sarunāt, ka tu uz to brītiņu, kamēr Emīlija kārtīgāk iemiega, varbūt tomēr noliec telefonu malā vai arī aizēj uz blakus istabu. Viņa ignorēja. Tā pagāja pusstundu. Es turpināju un centos palīdzēt, lai bērns iemieg. Un tad kādā brīdī, kad Emīlija jau bija puslīdz iemigusi, bērnu māte atkal atkārtoja to pašu, ko jau teica, lai es ejot prom un teica to ļoti tādā niknā tonī. Un tas uzsita augšā Emīliju un teica, tētis nekur neies projām, tētim nekur nav jāiet projām. Un es, protams, paliku. Un tad atkal pagāja laiks, Emīlija centās iemigt, un es biju klāt. Un tā kā bērnu māte turpināja spīdināt gaismu un provocēja situāciju, kad Emīlijai grūti iemigt, gan arī provocēja mani, lai es kā rīkojos, tad es arī rīkojos. Es paliku telefonu sāņus, bērnu mātes telefonu sāņus, un tajā brīdī, kad es paliku telefonu sāņus, viņi man uzbruka fiziski, sitot man ar dūrēm, ar rokām, un es, protams, aizstāvējos un citādi aizstāvējos, jo viņi sit ar mani ar kājām. Un Emīlija atkal tas uzsit augšā. Un, kad es jautāju Kristīne, ko tu darīji? Viņa man sacīja, ka es viņu sitot.
Es viņai sacīju, kā es tevi situ aizstāvoties, ja es nesitu. Viņa man sita. Un šis ir piemērs, kurā izgaismojas tas, kā viņi sagriež kājām gaisā to, kas notiek patiesībā. Viņi apgriež otrādi realitāti. Un pat to situāciju, kurā pēc tam, pēc laiciņa Emīlija teica Kristīnas radiem, ka Kristīna sita tēti Mareku, Kristīnas radi klusēja, pat tas tiesas dokumentos izgāja cauri, it kā bija noticis pretējais. Tad kāpēc viņi melo un sagroza liecības, šī tiesa un pārējie iesaistītie? Kurš veic šo pasūtījumu pret Mareku Markusu un maniem bērniem? Un pēc tam īsi atgādināšu. 7. janvārī 21. gadā mani bērni tika atkārtoti aizvesti projām. Pakluso, kamēr es runāju virtuvē ar bāriņtiesas darbiniekiem, kas bija ieradušies, sociāliem darbiniekiem, pārteicos. Vai tad tā nav nolaupīšana, ja notiek pakluso vienreiz, un pēc tam arī otro reizi, un pēc tam liedz saziņu un saskarsmi gadiem? Padomājiet par šo.